kvalitatīvi apavi ērtai dzīvošanai. Šai devīzei seko uzņēmums Melnais Lotos, kas jau 13 gadus pārdod Baltkrievijā ražots apavus Latvijas tirgū. Kāpēc piedāvājam apavus tieši no Baltkrievijas? Tāpēc, ka mūsu firmas galvenais mērķis ir piedāvāt patērētājiem apavus no dabīgiem materiāliem, kurus izgatavojuši pārbaudīti un uzticami ražotāji. Šādu ražotāju vidū ir arī Baltkrievi – Marko, Sivelga, Neman, Blik, Otiko – lielākie apavu ražotāji NVS valstīs. Minēto ražotāju apavus raksturo augsta kvalitāte, ērtība un drošums, jo visa produkcija tiek izgatavota tikai no dabīgiem materiāliem. Tāpēc mūsu veikalu plauktos jūs neatradīsiet nevienu apavu pāri no mākslīgās ādas vai no mākslīgo zvērādu. Šobrīd Melnais Lotos ir atvēris 7 veikals Baltkrievijas apavi ar plašu, dažādu izmēru vīriešu, sieviešu un pusauģu apavu klāstu. Katru sezonu mūsu veikalu sortiments tiek paplašināts un atjaunots atbilstoši pircēju vajadzībām un modes tendencēm. Šobrīd mēs piedāvājam apavus no sekojušām kolekcijām. Prestiži – spilgti uzkrītoši modernu sieviešu apavi. Premjera – kolekcija, kas radīta no augstas kvalitātes materiāliem vīriešiem, kas pievērš īpašu uzmanību savam ārējam izskatam. Eleganti – stilīga un eleganta sieviešu apavu kolekcija. Klasika – visos laikos aktuālie stingri, klasisku formu vīriešu apavi. Komforta – paaugstināts ērtības vīriešu un sieviešu apavu kolekcija. Raksturīgākās īpašības – vieglums, augsta kvalitāte, izturība. Relaks – vīriešu apava ar lokanu un vieglu zoli, kas organiski apvieno sevī mūsdienīgas tendences un ērtību. Aktive un citas kolekcijas. Aptuveni 40% apavu, ko saņemam patiešo no fabrikām, mēs pārdodam vairumtirdzniecībā. Kā tie izgatavoti? Lai radītu ērtus apavus, ražotāji izmanto dažādas detaļu piestiprināšanas paņēmienus. Lējuma un līmenis piestiprināšanas metode. Šāda tehnoloģija ļauj izgatavot vieglus un drošus apavus. Metodes būtība ir tajā apstākļā, ka, lai radītu maksimāli izturīgu apavu augšas savienojumu ar to apakšējo daļu, zole īpašā veidā tiek stingri pielodēta tieši pie augšas sagataves. Apavos, kas izgatavot ar rindiņu un lējumu piestiprināšanas metodes palīdzību, saiszole tiek piešūta ar diegu šuvi pie augšas detaļām, un pēc tam tiek piepludināta zole. Zoles materiālām izmanto poliuretāna kompozīciju un salikto poliesteru bāzes. Šādai zolei piemīta virkne satriecošu īpašību. Tā ir viegla, elastīga, ērta soļojot, tā ir palielināta dilšanas izturība zemās temperatūrās, kā arī pie dažādu ķīmisku vielu iedarbības. Līmes piestiprināšanas metodei piemīt daudzas priekšrocības. Dūrumu zolē neesamība palielina tās elastību un arī apavu ūdens necaurlaidības pakāpi. Piešķir modelim elegantāku izskatu, bet samazināts zoles biezums padara šos apavus vieglākus. Līmes piestiprināšanas metodes universālums ļauj ražot apavus dažādiem izmantošanas mērķiem, no jebkādiem materiāliem, kā arī pastāvīgi atjaunot un paplašināt izlaižamās produkcijas sortimentu. Izgatavot apavus ar līmes un cauršūšanas metodes palīdzību, par papildu stiprinājumu kalpo diegu šūve, kas savieno apavu augšu ar zoli. Pielietojot rindiņu un līmēšanas stiprinājumu metodi, par galveno saiszoli kalpo elastīgs, neausts materiāls, kuram klāt piešuj augšas sagatve, bet apavu pēdas un degungalu ievelk ar rokām. Šādi apavi atšķiras ar oriģinālu konstrukciju un labām amortizācijas īpašībām. Mērķis – attīstība. Mūsu galvenais uzdevums ir piedāvāt pircējiem nevien mūsdienīgus un skaistus, bet arī ērtus un praktiskus apavus. Melnais Lotos liek uzsvaru uz kvalitatīviem un ērtiem apaviem. No stingras klasikas līdz spilgtiem mūsdienu modeļiem. Turklāt ik viens apavu pāris noteikti apvieno sevi ērtību, praktiskumu, augstu kvalitāti, aktuālu dizainu, vieglumu un pieņemamu cenu. Mēs tāpat pārdodam Baltkrievijā ražotas mājas apavus un zeķbikses.
Bet jau pavisam drīz plānojam piedāvāt Latvijas pircējiem arī mūsdienīgas somas. Uzņēmums Melnais Lotos droši raugās nākotnē un plāno turpināt attīstīties. Jauna veikala atvēršanai firmai nepieciešamas telpas no 150 līdz 250-300 kvadrātmetru platībā.